Ideja, ka katrs jaunizveidotais pilsētas objekts iedzīvotājiem ir kopīgi jāizmēģina un jāatzīmē, aizgūta no skandināviem. Šajā gadījumā mēs atklājām jaunu veloceliņu posmu, kas savieno tādas divas iepriekš diezgan tumšas vietas. Tagad to var izdarīt ērti, apgaismoti un droši. Maršruts tika veidots maksimāli izmantojot jau esošos veloceliņus un iekļaujot jauno posmu. Maršruta noslēgumā dalībniekus sagaidīja grupa papīra lidmašīnas, silta zupa un līksmošanās. Braukšanas laikā veids nelielas izmaiņas, jo sapratu, ka vienu kalnu nebūs īsti pareizi vēl braukt. Jo arī tukums ir diezgan tāds nelīdzens tai ziņā. Ir jābrauc gan augšā, gan lejā. Bet visi to paveic un prieks par to. Braucienā piedalījās gan pieredzējuši velosipēdisti, kuri ikdienā mēro visai tālus gabalus, gan arī tādi, kuriem bija nepieciešama vecāku palīdzība, lai spētu uzbraukt kādā no kalniņiem. Man patīk braukt ar tukumu. Ir relieps, ir daudz veloceliņu, jā. Ir amplitūdi braukt par to veloceliņu. Vēl vajag. Kas tev visvairāk patika šajā trasē? Viņi nebija pārāk maziņi un bija vairāk posmu, grants un trotuārs un tā. Pēdējo 2 gadu laikā Tukuma novada pašvaldības un Latvijas valsts ceļu ieguldījums ielu, veloceliņu un ietvju sakārtošanā pārsniedz 50 miljonus eiro. Ļoti intensīvi cenšamies sakārtot šo ceļu ielu segumu, lai viņi būtu labākā kvalitātē, mazāk grantēta būtu. Un arī attiecīgi, lai ne tikai automašīnām būtu vieglāk pārvietoties, bet lai arī riteņbraucējiem, gājējiem pilsēta kļūtu pievilcīgāk, ir jātaisa šie savienojumi, kā šis gājēju celiņš savieno vienu mikrorajonu ar otru. Jaunatklātais veloceliņa posms ir ļoti nozīmīgs arī skolēnu drošībai, jo pa ceļa malu pārvietojas vairāki skolēni, kuri dodas uz mājām blakus esošajā mikrorajonā. Jau tagad tiek plānoti nākamie projekti, lai skolēnu ceļi uz skolu būtu pēc iespējas drošāki. Mēs priecājamies, ja tiešām būs uz Milskalni, jo dēls mācās Milskalnas sākumskolā un tad jau viņš tā kā pavasarī jau ar kājām grib nākt, tad būs varbūt iespēja ar riteni braukt. Šobrīd norit dažādi projekti, lai turpinātu sakārtot ielas ne tikai Tukumā, bet arī novadā. Tiks atjaunoti posmi uz Zanti, Jaunsātiem, Lesteni, tāpat turpinās darbi pilsētu ielu asfaltēšanā. Tas nozīmē to, ka nākotnē tukumniekus sagaida vēl daudz un dažādi objektu atklāšanas pasākumi. Niceta Anna Stariņa, Ģirds Grenevits, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.